Esat laipni lūgti manā Kolos oriģinālā diska prezentācijā. Šis ir Kolos oriģinālais disks. Sākā es domāju, ka viņš būs ar 3D vāciņu, bet nav. Bet man ļoti patīk šis noformējums, viņš ļoti liek aizdomāties par daudzām lietām. Mēs aizmugurē ir ar mešrugak fontiem uzrakstīti visi dziesmas nosaukumi. Apkārt ir Knuckler Blast label, vispēc oficiālās programmas. Vienkār tā ir vācu kvalitāte, tāpēc tas ir augstākā kvalitāte, par to nav jāuztrauc. Un tagad mēs atversim viņu, viņš ir tādā kastītē iekšā, ka ja viņu atver vaļā, viņš iznāk šādi. Un tad iekšā ir šis pilnais Kolos mākslas darbs. Un pa albiņu tur ir neaprakstām albums uztaisīts vāciņš tieši skaists. Šeit ir visi lista ar dziesmas nosaukumiem, 10 dziesmas un plus bonus materiāli, kas ir kā taisīja Kolos albumu Zviedrijā studijā viņiem un apakšā ir Mešrugak Indijā. Bet ļoti interesanti Mešrugak Indijā ir tas, kad daudz cilvēku domā, ka tas tieši ir dzīvais koncerts Indijā, bet nē, tas ir tieši aizkadrs, tas ir tieši ārpus koncerti, kā viņiem gāja pat uz ceļa, ka viņi brauc uz Indiju un kā tieši satikās ar Indijas faniem. Bet es jau personīgi neesmu īpaši laimīgs pie Indijas faniem, bet nu tas tā. Mēs varam vaļā, un tad šeit ir pirmais Kolosa disks, kas ir tieši dziesmas iekšā ir. Un tad mēs varam tālāk vaļā, un tad ir vidus, kur iekšā grāmatiņa. Un tad mēs paņem uz otram sāniem, kas ir DVD. Un DVD ir stundu garš. Puse ir ar taisīšanu Kolos. Un otra puse ir ar Mešrugak, kad ir Indijā. Un šeit mēs ir manā grāmatiņu. Grāmatiņa, ko ļoti, protams, skaisti ar pilnu Kolos mākslas darbu atkal. Ļoti interesanti šo grāmatiņu ir tas, ka šī grāmatiņa nav vienkārši parasta grāmatiņa, ka tu vienkārši šķirta, ka viņu skaties un lasi. Un tur ir dziesmas lirikas, un tur ir autori, kas to dziesmu uztaisījuši, un tieši mūzika, kas uztaisīja katrai dziesmai, un kas lirikas sarakstīja. Bet, ja tu viņu atver pilnīgi vaļā, viņš tā vedās vaļā šādā veidā. Viņa tā var atvert visu lielu, un tas ir Kolos plakāts. Ļoti, ļoti labi izprintēts, augstā kvalitātē. Tas ir Kolos plakāts, ko vajag pa sienas, tad tas īstenībā ļoti, ļoti interesanti. Un to brīnījos. Kopumā 2 diski, Kolos plakāts ar aprakstiem, plus DVD, kas stundu iet. Nu, albums ir neaprakstāms, augstākā instrumentālā pakāpe, līmenis, nepārspējams. Katra dziesma ir ar saviem elementiem. Katrai dziesmai ir savi saucamie knifiņi, ar ko viņi atšķirās un ar ko viņi interesanti. Šis albums ir 100% vērtīgs būt jūsu plauktos. 100%. Tāpēc oriģinālais pircējs šim albumam ir Kaspars Bērziņš, bet oriģinālais, varam teikt, kam pieder šis albums, tieši šī kopija ir Sandis Rožulei, tāpēc nejauksim, labi? Šis albums ir vienreizais, tāpēc es jums karsti iesaku iegādāties šo albumu. Ja ne Digipack, tad vismaz tikai CD. Lai varētu atbalstīt grupu un lai grupa varētu turpināt dzīvot. Un taisīt jauns krūts albums, kas izglāb metāla industriju. Tāpēc paldies par sadarbību. Šis bija prezentācija no jaunā Kolos Digipack albuma. Tiksimies citreiz.